Leons palūdz Cēzaru izvākties no viesnīcas. Luīze un Olavs nolēma dot Ramonai mājienus par viņas meitu. Cēzars pārmet Lūcijai, ka viņa sūtījusi Leonam un Elizabetei viltus īsziņas. Feliks lūdz Mildas palīdzību, lai atrastu sev sievu. Ramonai rodas aizdomas, ka Luīze ir viņas meita. Feliks notur Jevgeņiju par Mildas sameklēto līgavu. Sveiks. Sveiks. Kāpēc tāda noslēpumainība? Nevarēja pa telefonu pateikt, kāpēc te vēlies man satikt? Tūlīt visu izrunāsim, sēdies. Es tik oficiāls, ka man paliek bail, ka tu gribi pateikt man kaut ko sliktu. Nē, tas nebūs nekas slikts, nelabs. Cēzara, es jau kādu laiku nodarbojos ar tavām biznesa lietām. Jā, un es tev esmu ļoti pateicīgs, jo neviens par tevi labāk to neizdarīja. Iespējams, jā, jūs to darīja kā priekš sevis, kā priekš savas ģimenes. Es saprotu, kur tu stūrēji, Elizabete, tagad gribi šķirties no manis, un tas pārstāja būt tavas ģimenes biznesa. Cēzara, es tevi vienmēr esmu vērtējis augstāk nekā Leona, bet ir iznācis tā, kā ir, un man tagad nodarboties ar tavu biznesu nebūtu īpaši ētiski. Tu taču tam piekrīti. Tas lēmums ir galīgs. Varbūt es varu mēģināt kaut kā tevi pārliecināt? Nē, mans lēmums ir negrozāms. Te ir ģenerāla pilnvaru, to te vajadzēs anulēt. Tas ir tikai tāpēc, ka Elizabete grib šķirties no manis. Bet, protams, kāpēc tad vēl? Es nezinu. Varbūt manas mātes dēļ. Lūcija, tam nav nekāda sakara. Es tev māti cienu, tu to labi zini, no kurienes tāds jautājums. Man mamā teica, ka jūs esat atsvešinājušies, viņa nesaprot, kāpēc. Gan mēs ar tavu māti ar savām attiecībām tiksim galā paši. Piedod, es tikai ieminējos. Tad par biznesu mēs esam vienojušies, jā? Man ir ļoti žēl, bet tā kā mūs nesaista līgums, tad es tur neko nevaru darīt, kā tu saproti. Dokumenti ir kārtībā, tos tu var šodien ņemt līdzi. Ja es pareizi saprotu, oficiālā daļa ir beigusies. Jā. Jāni, visu šo laiku, kamēr es biju precējies ar Elizabeti, mums ir bijušas tādas draudzīgas attiecības, un es negribētu viņas pazaudēt. Tīpaši tāpēc, ka Augusts ir mans dēls, tās mazdēls, un var jau būt, ka viss vēl ļoti saprātīgi sakārtojas. Redzi, tas ir otrs jautājums, par ko es ar tevi gribu parunāt. Leons un Elizabete nolēmuši tiesā par bērnu aizbildniecību izmantot faktu, ka tu esi slims. Ko? Es saprotu, ka tas nav patīkami. Un interesanti, kam tas ienāca prātā? Tici, ka ne man. Labdien! Te jums zvana Petersona viesnīcas personāla daļas vadītāja Ramona Vintere. Mēs pieņēmām darbā Luīzu Apini, viņa ir uzaugusi jūsu bērnamā. Nē. Mums pilnībā apmierina viņas attieksmi pret darbu. Bet uz pārbaudas laika beigām mums ir tāda standarta procedūra. Mēs vēlamies noskaidrot visas biogrāfijas detaļas. Jā, dažas biogrāfijas faktus. Jā, es varu atkārtot. Luīze Apine. Patreiz viņai 20 gadu. Jā, Luīze norādījis, ka viņa ir uzaugusi jūsu bērnamā. Jā, es gribētu uzzināt, kas notika ar viņas vecākiem, kāpēc viņa nonāca jūsu bērnamā. Jā, tieši par apstākļiem. Jā, tas būtu ļoti jauki. Es varu jums pārzvanīt pēc pusstundas? Labi. Jā, pateicos jums. Es nedomāju, ka Elizabete ir spējīga uz kaut ko tādu. Elizabetei bija ļoti saspringts posms. Mēs visi nostājāmies pret viņu, neļāvām tikties ar Augustu. Jā, mums tā nevajadzēja darīt. Un iespējams, ka šī mūsu rīcība arī izraisīja tādu pretreakciju. Cēzara, es tev ieteiktu atturieties no publiska attiecību skaidrošanas. Šā vai tā visi fakti nonāks avīzēs. Slavenā Ziemeļa meita šķirs no savu trakā vīru, dzeltenā presa mūs ar dubļiem nomētās. Trakais vīrs, tas skan labi. Tad jūs zini, kā viņi visu to prot pagriezt. Un cietīs gan tavu, gan manu reputāciju. Labi, es padomāšu. Tu padomā. Un pie tam, ja tu tiesāsies, iespējams, ka rezultāts būs viens un tas pats. Ja tu prasi man padomu kā juristam, es tev saku, ej uz izlīgumu. Mēs esam saglābuši daļu tavu biznesu. Ja tu gribi turpināt kaut ko darīt Latvijā. Es sapratu. Es
izvēlēties labāku znotu par tevi. Jā. Tic man, es darīju visu, kas ir manos spēkos. Visu labu. Visu labu. Elī, mēs ar Cezaru par biznesu visu izrunājām. Jā, un es ceru, ka jautājumā par tiesāšanos arī viņš pieņems pareizo lēmumu. Stulbs! Ko priekšniece dara? Sēž savā kabinetā un zvanu uz bērnam. Gribu noskaidrot, kas ir mani vecāki. Pagaid, bet tas jau nav labi. Kāpēc? Tāpēc, ja viņi noskaidros, ka tu neesi viņas meitas, tad viņi vienkārši atslāps un viss beigsies, ne? Taču, mēs to nepieļausim. Izdomāsim vēl kaut kādu veidu, kā pačakarēt viņai nervus. O, čau! Čau! Čau. Tu šodien strādā? Nē. Tad kāpēc tu brīvdienā šeit atnāci? Un pat kafejnīcā neienāci? Cezar, nu par ko tu ar Jānu runāji? Kā jau es paredzēju, viņš vairs negrib nodarboties ar manām biznesa lietām. Nu, bet tu par mani pajautāji? Mamā, ja es kaut ko apsolu, tad es izdaru. Nu, un ko viņš teica? Viņš izvairījās no tiešas atbildes, bet teica, ka jūs paši tiksiet galā ar savām attiecībām. Jā, tagad man ir skaidrs, ka Jānis par kaut ko uz mani ir apvainojies. Varbūt. Bet tu nestrausies. Es biznesā tev palīdzēšu. Es esmu pietiekoši iedziļinājusies šai lietā. Es esmu pietiekoši kompetenta. Es ne par to. Bet par ko tu esi noskums? Leons un Elizabete ir nolēmuši tiesā pret mani izmantot informāciju par manu slimību. Iedomājies, kas notiks, ja tas nonāks atklātībā. Es pazaudēšu visu, gan Augustu, gan Elizabeti, gan savu reputāciju. Kurš gan gribēs slēgt biznesa darījumus ar psihiski nelīdzsvarotu cilvēku. Nelieši. Mamā, tagad svarīgākais ir izdomāt, ko mēs darīsim. Es jau būtu iegājis pie tevis, es vienkārši pirms ienācu augšā, jo es aizmirsu savu iPodu. Tad tu savā brīvdienā vienkārši atnāc pakaļ iPadam uz darbu? Jā, es domāju, jauks laiks, es gribēju pastaigāties un mūziku. Labi, jūs tur pļāpājat, es iešu, ja? Un man radās ideja, bet es... Pagaid, kas tur notiek? Jūs kaut ko slēpjat? Nē. Bet kas ir, jūs bieži tā satiekaties? Nē. Luīza man piezvanīja vienkārši un viņa gribēja aizņemties piečaku. Viņa tikai negribēja, lai tu zini. Un kāpēc? Nezinu. Bet man ir jāiet. Nu, labi. Tā paldies Dievam, šodien šans ir pabeigts. Vai tad Daniels jau klāt? Jā, strādā. Ui, tu zini, tagad gan derētu pirms attālā ceļa kaut kā paludināt savu darbu tulznot. Nu, labi, kas tad tev prasās? Tāds kaut kas pamatīgāks, jeb saldāks. Un kas tas tev ir? Man ir medus kūka. No? Nu, ja varētu, ja drīkstētu. Var. Es tev šodien uzlikšu vesels 2 gabaliņus. Ko tu nu šodien tu tik dāsni? Aha. Šodien izdarīju labu darbu. Nu, kādu tad? Savedu kopā 2 jaukus cilvēkus. Vai, Aha. nu, un tas gan labi. Un kas ir tāda būtu? Nu, Tu nedrīkst nevienam teikt. mēms kā zivs. Viena laimīgā ir mūsu pašu ritiņa. Kā, nu, bet viņi jau tur knibinās ar tu Gunāri. Jā, es taču nevarēju noskatīties, kā viņi skrēja visu laiku viņam pakaļ. Un šis tik ceļ to degunu gaisā un ceļ. Es viņus savēju kopā ar vienu kārtīgu ņēmēju. Pa ko mēs viņu pazīstu? Nu, nevar iedomāties, kurš tas varētu būt. Nu vai tad Fēliks? Ritiņai nav gana labs. Nu, tu gan esi dieviete. Aha. Mildīgi. Ai, kas par Dievu!
Jāniņu, kas par dienu visi klienti tik laipni. Viens iedod latiņu, otrs pacienā ar klaunām konfektēm. Ņem darbiņu. Paldies. Kāpēc katru dienu cilvēki nevarētu būt tādi laimīgi, priecīgi, smaidīgi? Ko tu te sēdi kā nelaimes šupiņi? Kaut kas ir noticis? Nē, es atpūšos. Skaidri redzams, ka tu te esi atnākusi izraudāties. Par ko te sāp sirsniņa, nu? Jums nesāpēt sirds, ja jūs labākā draudzene gribētu jums noņemt puisi. Luīze, vai? Citas draudzenes man nav. Un tad viņa te Olafu kantē nost. Nu, kāpēc tu tā domā? Nu kā? No sākuma es domāju, ka viņa ir greizsirdīga. Bet izrādās viss ir pavisam savādāk. Olafam ir brīva diena, un viņš ir atnācis uz viesnīcu, lai ar viņu satiktos. Neienāca pie manis pat kafejnīcā. Nē, nu par neko labu tas neliecina. Nu, sveiks. Nu, māmuļa. Sveiks. Kā tu pat tādu babēni iedomājies? Nu, skaista, zelts īsti. Kā viņa runā? Kas par temperamentu? Es nesaprotu. Kā viņa vēl nav apprecījusies? Nesaprotu šitos mužikus. Viņa bija nepareizajā samīlējusies, nepareizajam skrēja pakaļ. Tā tās nepareizies, vienkārši kuku. Es esmu. Tādu mantu neredzi. Jā. Vai, Pako, kā tev gāja tajā pirmajā randiņā? es tur. Es nevaru. Piesēd. Kā gāja? Zini, forši gāja. Forši. Jā, nu mēs par visu vienojāmies, tā teikt, visu izrunāja. Māmuļ, Nu, viņa tak Murmanskā ir bijusi. ko tu Zini, saki? ka pilsētu pazīst, zini, kur tad centra Jā. un tā tālāk, un jā, gatava braukt man līdzi. Nu, es priecājos dzirde. Zini, pa vienu lietu neiedomājos. Jā. Es baigais brēmas esmu. Nesapratu, ko uzreiz to krāsēru vajag. Tad tagad es nopirku. Paskaties. Nu, kāds ir ko? Tu tieši dāvināt? Parādi. Nu, zini, foršu. Алло. Да, это я, привет. Котик, твой человек идиот. Да, и никакого кольца он мне не передал. Нет. Мало того, стал ко мне приставать. Кретин. Слушай, я не преувеличиваю. Хотел затащить меня в койку. Да. Ну что я? Я ему вмазала. А он так растерялся, что даже кольцо забыл мне отдать. Котик, я хочу это колечко, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Уладишь? Ну, все хорошо. Я буду ждать, да. Давай возвращайся уже скорее, соскучилась. Очень. Я тебя люблю. Давай, пока. Nu, smuks. Jau tā likā? Jā. Un tu esi baigais malacis, ka tu nevelc garumā. A, kā savādāk? Jā. Tu babēni tak var nocupēt. Jā. Šitas maksā 100 latus. 100 latus. Nu, nevajadzēja. Viņa jau tāda vienkārši meitene. Viņai nekad tāds dārgs mantas nav bijušas. Man priekš viņas nekā nav žēl. Es esmu gatavs pēdējo kreklu dot. Vai, man prieks, ka tu esi tāds nobriedis, kā nopietnāks kļuvis. Un zini, ko labi vien ir, ka tā Fima. Tev tur tā, vai ne? Tu dabūsi tagad krietnu, kārtīgu meiteni. Dabūs šito babēni man Fimēnu. Jā. Tikai zini, ko? Nu, nedzer. Viņai nepatiks. Jā. Nu, galīgi, jā. Nu, labi, Simā. Jā. Labi, nu tad tagad ej. Man jau paši pār ātrāk grib. Jā, Nu, ej. Nu, mamma, tad. Nu, es tev teikšu. Ej. Nu kā? Jā. Sasteigt tomēr nevajag. Nu, kādi pārpratumi negadās dzīvē? Un tu būsi pavelti sabojājis attiecības ar labāko draudzeni. Bet, nu, tā atstāt to ar nevar. Galvenais tev ir jāuzzina, cik bieži viņi satiekas. Un par ko viņi runā. Kā viņa man ieraug, tā viņa apklust. Bet es tak varētu pavērot. Man
tas darbs ir tāds te tur, te šur, un tas nebūs aizdomīgi, ka es parādīšos blakām. Nu, nē, man nepatīk tā aiz muguras. Ko aiz muguras? Ja tas ir pārpratums, tas ātri vien noskaidrosies. Nu, bet ja viņi tev vazā aiz degunu, viņi tā pelnījuši tādu attieksmi. Un tā Luīza, nu, viņa nemaz nav tik laba, kā viņa izliekas. Viņa tak man sagrauza veselu maisu ar āboliem. Nu, ja? Ņēma un iekodās katrā ābolā. Vienkārši tā paņēma un sakoda. Jā? Jā. Es biju meitiņai nopirkus uz dzimšanas dienu pašus dārgākos, pašus labākos, visus sagrauza. Nē, vai tu gribi vai negribi, es viņus tomēr pavaktēšu. Un tiešām tik traki? Čau. Un kad Luīza mātei atņēma tās vecāktiesības? Un cik Luīzai bija gadu? Skaidrs, jā. Labi, paldies. Jūs man ļoti palīdzējāt. Iemāc informāciju par Luīzi? Jā, man taču ir jāzina viss par maniem darbiniekiem. Mēģini pierādīt Leonam, ka es lieliski priekšnieks, jā. Kaut kā jau man ir jāceļ tās akcijas viņa acīs, ne? Gudra meitene, gudra. Bet iedomājies, kā te Luīza ir gājis. Viņa ir dzīvojusi laukos ar mammu. Māma ir visu laiku cērus, pie viņas ir gājuši tie pudeles brāļi. Viņa ar viņiem gulējusi. Iedomājies, kas tam skuķiem bijis jāredz. Viņam pat normāli ēst nav bijis ko. Nekas īpašs, alkoholisms. Nekas īpašs. Ja nav ko ēst. Nu, kas nav ko ēst? Tagad viņa rīt cik uziet. Labāk tu man pasaka, kāda situācija ar Leonu. Nu, sveiks, Kaiselīt. Ot, tas ir ātrums, to es saprotu. Kāds ātrums? Nav svarīgi. Nu, atnāc atvainoties. Nu, skaidra lieta. Jā? Un viss? Nē. Nu, gredzenu atnesi? Dod šurp. Ot, tas man patīk. Dod šurp. Tas ir ātrums. Šajā ziņā mums sakrīt. Kas tas ir? Gradzens. Varbūt tev tā liekas. Tas ir figņā kakaita. Kā viens palātu 20. Vari paņemt atpakaļ. Man ir jaunumi. Izskatās, ka labi. Labi. Mans tēvs apsolīja, ka turpmāk Cēzara darba lietas vairs nevadīs. Jā. Sapratu? Jā. Tu saproti? Jā. Un viņš apsolīja, ka palīdzēs visu nokārtot tā, lai Cēzars ar mums sarunātos mierīgi. Vai ka labi izskatās? Jā. Tu neizskaties diezko priecīgs. Man ir viens skumjš iemesls. Kāds? Tas, ka man ir meitene, kuras nesatieku. Un, kad es viņus satieku, viņa nekad nav viena. Viņš ir greizsirdīgs uz mazo augus. Kā, man nav iemesls? Es viņu aizvedu uz peldēšanu, tagad man ir 2 stundas. 2 stundas? Laika, tik tak. 2 stundas no tavas dzīves, ja? Laiks iet. Bet tad tev nepatīk? Nē, man nepatīk. Labāk neko nedāvināt. Bet kas tad tur slikts? Šis gredzens pazēmo mani, kā sievieti, un vīrieti, kurš man to uzdāvināja. Es uztvēru šīs attiecības nopietni, un es gribu atbilstošu dāvanu, saprati? Jā. Jā. Nu, bet pasaka man, nu paskaties, kas tad tur slikts? Kalsnos, Mūrmanskā. Un cik tās gredzens maksāja? 10 latus? 102 lati. Vau! 102 lati. Jā. Un es gribu gredzenu par 1000 ar briljantu. Skaidrs? Jā. Nu, bet tad tu būs laba. Jā. Viss būs kārtībā. Protams. Labi. Būs
tev gradzens pa 1000. Tikai mazliet jāpagaida. Lūdzu. Labi, ko man vēl darīt? Athaidīšu. Viss tev būs. Būs. Es nezinu, kā tas ir sanācis, bet Elizabete un Leons domā, ka Cēzars viņiem tās īziņas ir nosūtījis. Un Leons bija pie manis, atvainojās un atļauj man strādāt, cik ilgi es gribu. Šeit, viesnīcā. Ko? Kas par to? Kāpēc tu priecājies? Mums naudas vairāk nebūs, ja tu neesi ar viņu precējusies, saproti? Zini, es to viesnīcu varu aptīrīt līdz pēdējai vīlītei, ja man ir pietiekami daudz laika. Nu kā? Un mēs no šejienes varam aizbraukt ar krietni čupiņu naudas. Šeit strādāju kā grāmatvedi, tātad man ir piekļuva visiem kontiem. Un darba apvienošanas kārtībā. Es esmu izpildirektori. Tātad es varu slēgt līgumus par nekustamā īpašuma nomu. Ai. Nu, saproti? Ģeniāli. Labi. Ģeniāli. Tātad tiem skotu turistiem 20 vietas sanākot. 20 numuriņus. Jā. Es atvainojos, es tad pēc miskas. Jā, lūdzu. Bratan, man vajag... Kas vien ķēl pie tevis? Man te veidojas ar babeni vienu lietu. Pazūdi. Parunāsim par tavam babenēm pēc tam. Uj, ko tu nelēns par sev brāli, ko? Moins. Nemaz tev nepamanīja. Nu, ko tu kautrējies? Ko? Liela laukā. Tev viss savējā, domā. Es pliks pupas neesmu redzējis, vai? Pakaut, tu pazūdi, aiztais durvis no otras puses. Pakaut, kautrīgi tādā Iezavete. Nu, tas jau nekas, tas jau babeni tikai daļo. Protams, jau viņa nav galīgā mimra. Labi. Pagaidīšu te, šajā istabā. Ātrāk nevarētu, man Daniels vēl jāinstruē par darbiem. Tā, labi, stulīt, jā. Kas tu bez rokām esi? Vai nu es atvainojos. Sanāca tā kā manai kaimiņai, ne? Viņai arī rokas trīs, laikam baidās, ka pazaudēs savu čalu. Iedomājieties, 40 gadus veca sieviete iemīlēsies par sevi 2 reizes jaunākā čalīša. Pilnīgs sviest. Un pats jaunākais, ka viņai vēl ir arī meita tā čaļa vecumā. Tas ir tikai tādā Danielā iemīlēties pilnīgs vecums. Tur vēl palikt. Jā, esam. Nu tad, visu labu, paldies. Kaut kas notiek. Kas? Tu kādam esi izpļāpējies par mums? Ko tu stulbi esi? Viņi vienkārši runā kā pa ķeši, neko nesajēdz. Man tiešām nav jāuztrauc. Ne? Tu saproti, ja kāds uzzinās, tad tas mūsu plāns... Ko tu uztraucies? Man ir galva. Bet ja jau mēs sākām par to runāt, cik tu tev īsti ir tie gadi? Ko? Saka ātru, ko 5 minūtes. Klausies, tev tā tev Iezavete svarīgāk pamiesī brāli. 4 minūtes. Tev tas minūtes jāskrien, ko? Ko tu man čakarē? Es babeni atradu. Nu, forši, nu? Klausies, augstākā klasē. Es neko citu padomāt nespēju. Tad neviens iet? Gribētu. Problēma. Kāda? Gradzens. Aizinu, un pēc. Viņai paras neder. Viņai vajag briljantu, saproti. Aizdod štuku. Tas saspiedies? Kas ir? Tu ir redzējis, saproti. Man tur 2 štukas nebūtu žēl. Kas tur žēl, vai? Aizdod. Bratan. Jolēdi. Kas tev ir? Tu man gribi laimi noskaust. Tu tagad sāks man uz jūtu apspiest, jā? Kas tev nav labi ar mani gultā? Pat ļoti labi. Var just pieredzi. Tad kāds starpība, cik man ir gadu? Nē, nu nekādu. Es vienkārši gribu ievākt informāciju par savu priekšnieku, tāpat kā tu ievāc informāciju par saviem darbiniekiem. Tā informācija, ko es ievācu par saviem darbiniekiem, ir pilnīgi citādāka. Jā? Bet tev tiešām varētu būt meita. Pieaugusi meita. Nu tad? Nu, es varētu ar viņu salaist. Gan ar meitu, gan ar māti. Vaigas prātīgi. Iedomājies, māte un meita. 2 vienā. Plus vēl Leona miljoni. Tu beidz muldēt. Pa ļockām dabūs. Nu jā.
Pagaidām viņa vēl ir diezgan labā formā. Pagaidām. Kretīns. Es tev nedošu pīču, lai tu pirsku redzēnu kaut kādam zaķim no pludmales. Viņa nav no pīča. Nu, kāds starpība no barčika? Es viņu viesnīcā satiku, saproti. Tu būtu viņu redzējis taču augstākā klasa. Kāds viņa temperaments, es pirmajā vakarā viņu gribēju. Viņa man apauksi. Kas par valodu? Kādas acis tu būtu redzējis? O, Pastāstīs vēlāk, bet tu tiešām tu nesaproti situāciju. man māmuļa viņu iepazīstināja. Es man prasīju. Tu māmuļai prasīji padomu? Es viņam visu mūžu būšu tagad pateicīgs. Kā viņš sauc? Skaists vārds. Skaists vārds. Jevgenija. Nepazīstu. Zini ko? Es viņu precēšu. Es viņu gribu. Es viņu mīlu, saproti. Murmanska viņai patīk. Un tev žēl. Kā tu man naudu dos? Nopelnīšu. 3 stundas pa istabai nevarēja nostrādāt. Mēnesi vergošu. Labi, sarunāsim tā. Nostrādāsi. Nedēļu pa istabai. Tad es tev iedošu naudu. Kā kāds dāvana. Iet tā lieta. Davai. 3 dienas gāzes dzersi. Vēl viens solis un tev nebūs kur iet. Viņi smēķi. Un tagad viņa ir ieķērusies Olafā. Viņai pie vienas vietas ir jūsu draudzība. Vislabākās draudzenes var sajiet ragos, ja pa vidu nostājas vīrietis. Es tak zinu.